Čau, ir jau 161. diena, man prieks jūs redzēt, jūs šoreiz man neredzat pirmo reizi visā vēsturē, šoga teiksim, jūs neredzat man seju, un jūs neredzat arī mūsu dalībnieku. Sveiks! Bet es tevi tā apstījos mazliet, un man tu izties pēc sešinieka reāli. Nu tā pēc sešinieka, pēc pīķa sešinieka. Uzspēlēsim tevi spēli. Es likšu šādi kārtis, gandrīz tu, šādi kārtis, un tu saki stop, kur vien tu vēlies, ja? Un tev ir uzdevums apstāties pie sešinieka, pie savu pīķa sešinieka. Ja, es likšu, un saki stop, kur vien tu vēlies. Stop. Tieši šeit. Jā. Vai kārti tālāk? Šeit. Tieši šeit. Un redzi, tu vari izvēlēties arī nākošo kārti, vai aiznākošo, vai nākošās. Un redzi, te būtu citādas kārtas. Te būtu septītnieks, džokers, visādas. Bet tu apstājies tieši pie sava pīķa sešinieka. Ir? Jā. Ir īstā. Nu, ļoti jauki. Un konkursa uzvarētājs ir Roberts Jērāns. 5 minūtes mācījos no galvas un tāpat neatcerējos. Roberts Jērāns tātad. Viņš ierakstīja tev dēmoni, Zozo un Abucūs atrada tās kārtas. Nu, tad jau es nezinu. Bet, nu, tad sazinies to ar manīm, es ar tevim kaut kā, un tad tu dabūsi tās kārtas pie sevis mājās. Varēsi spēlēties un izsaukt pats savus dēmonus. Eidž, cik pasaulē kontinenti? 6. Vari lūdzu precīzāk? Jā, 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Paldies! Lūdzu, man prieks palīdzēt vienmēr. Tiekamies atkal rīt.